So, labdien, jūs mājās! Labdien, Nils! Sveiks, Nils! Kā iet? Kā klājās? Kas jauns? Mhm. Ļoti pacelājoši. Es vakardien biju uz Prokofjeva un Šostakoviča koncertu. Nacionālais simfoniskais orķestris. Fantastisks, vienkārši fantastisks, izcils koncerts. Bet es uz brīdi aizdomājos, arī kaut kā interesanti sanāk. Puškina pieminekļus mums ir jāvāc nost no ielām, jau nosaukumi. Prokofjevu, Šostakoviču mēs ar baudu klausamies, un tas ir ok. Kaut kā tie vērtību orientieri viņi mainās, bet varbūt nav līdz galam skaidri. Un, interesanti arī, ka šī ir Ziemassvētku nedēļa savā ziņā. Ceturta adventa un nākamā pirmdiena, otrdiena, tad Ziemassvētki, kas ir tāds vērtību saorientēšanas laiks, it kā vērtību kalibrācijas laiks. Varbūt tas ir kaut kas, par ko pēdējā adventa nedēļā gribās padomāt vairāk. Tā tas manā galā kā tev. Es domāju, starp citu, ka ir atšķirības starp Puškina pieminekli un Prokofjeva klausīšanos. Pieminekļi tie tomēr ir kaut kādi simboli. Un tad ir jautājums, teiksim, ko šis simbols, ko viņš simbolizē un kāpēc viņš mums šeit kaut ko simbolizē. Un katrā ziņā tas ir kaut kas pavisam cits nekā kultūras baudījums, nu, teiksim, privātā telpā vai vienalga. Ja, tās ir, tomēr, manuprāt, pilnīgi dažādas lietas. Ja. Viņas tur nevar vienot. Es, teiksim, nu, arī uzskatu, ka, nu, principā, es neredzu iemeslu, kāpēc Rīgā vajadzētu būt, teiksim, Puškina piemineklim, nu, varbūt Šekspīra, varbūt Džoisa, varbūt, es nezinu, Faulkneram, vai vienalga, kāpēc mums, un, ja mums ir piemineklis Šekspīram, Puškinam, skaidrs, ka tas ir kaut kāds, nu, vai vismaz mēs ar pamatotām aizdomām varam uz to raudzīties kā uz tādu Krievijas mīkstās varas, nu, teiksim, elementu, man ir ok, ka viņš tiek aizvākts, ja. Kamēr vienlaicīgi man nav problēma lasīt Dostojevskiju. Vai Puškinu? Puškins ir ģeniāls, absolūti ģeniāls džeks, pilnīgi absolūti ģeniāls džeks. Tad kaut kādā ziņā, kamēr to dara privātās telpās vai klausās, tikmēr to var, bet to nevajag nest publiski. Nu, varbūt, nu, interesanti, ja katrā gadījumā tu pieminēji par metaforām, par simboliem. Piemineklis ir simbols, Ziemassvētka arī ir simbols. Varbūt šodien arī sanāks drusku par tiem simboliem vairāk parunāt. Bet es domāju, ka būtu vērts sākt ar tām pie zemes tuvāk praktiskajām dzīves aktualitātēm, kas ir bijušas šodien. Nu, politikā mums šonadēļ bija īstenībā karsta, notikumiem bagāta nedēļa. Vienā dienā valdība paziņoja divas lietas, un es nesaprotu, kur viņi gribēja ar kuru noslēpt, vai ar kuru viņi gribēja kuru aizvainot. Ja tas tā vienkārši sanāca. Viņi tā tad šodien valdība paziņoja, ka viņi grib izpirkt Tēlijas, TET un LMT daļas. Man par to ir zemāk vesels video, neiešu detaļās, bet nu, tas ir ievērojams notikums, kam jāpievērš uzmanība. Mums tur sev jāuzdod jautājumi, vai valdība, vai valstī, vai mēs uzskatām, ka valstī tiešām vajag vēl vienu simtprocentīgu valsts uzņēmumu, lielu, milzīgu valsts pilnībā pārvaldītu uzņēmumu, vai tas būs labāk kā uzņēmums, kurš regulāri maksā budžetā dividendes un kur puse ir Zviedru kapitāla. Vai mēs uzticamies, ka simtprocentīgi valsts uzņēmums būs labāk pārvaldīts un tāda. Nu, un otrs, kur ņemt tos, tagad jau tiek minēts, ka darījuma summa ir pusmiljards, kur pēkšņi valdība, kurai nav nauda nekam, ne Rail Balticam, nedz slimiem bērniem, nedz onkoloģijai, nedz kaut kā viņai pēkšņi ir pusmiljards, lai samaksātu Telijai. Un labi, viņi saka, tas nebūs no budžeta, tas būs uzliks pašiem tiem uzņēmumiem uz pleciem, iztīrīs viņu kases, aizņemsies vēl, un tad 10, 15 gadus maksās bankām un Telijai, nu, par šīm te kapitāla daļām. Nu, tas ir Air Baltica līmeņa stāsts. Nu, teiksim, tas ir nu, tāda līmeņa stāsts, un es domāju, ka viņam jāpievērš uzmanība. Un tas notika vienā dienā ar paziņojumu par to, kad visi atsauca savus kandidātus uz valsts prezidentu, uz Latvijas valsts bankas prezidenta amatu. Tātad tur bija izveidojusies situācija, atgādināšu, kad bija izveidojusies alternatīva koalīcija. Koalīcija nevarēja vienoties par vienu kandidātu.
Un izveidojās alternatīva koalīcija šai valdībai no apvienotā saraksta Nacionālās apvienības Zaļiem zemniekiem un Latvija pirmā vietā plus Burovs 52 balsis. Nu, tas no politikas viedokļa bija ārkārtīgi interesanti. Nu, proti, mums šeit ir valdība, principā tur ir 52 balsis ievēlēt bankas prezidentu, ka viņi varētu arī nogāzt valdību jebkurā dienā, ja viņiem ir tur tāds balss. Cita lieta, ka tur varbūt neviens baigi negrib to valdību gāzt šobrīd, bet nu, tā. Bet šī intriga atrisinājās kaut kādā pavisam jocīgā veidā. Proti, abas puses, gan vienotībā ar progresīvajiem atsauca to savu kazāku, gan zaļie zemnieki vienotību atsauca savu parakstu par kazāku un tie par to Reinbergu. Un, nu, protams, galvenais pirmie komentāri bija tādi, ka nu, tur vienotība atkal intrigo un vienotība atkal panāca savu un tā tālāk. Nu, man gan liekas, ka tur bija nedaudz varbūt savādāk. Šī bija izrāde no From the Authors of Pīlēnu par prezidentu. Ja. Tā komanda tur nepārāk talantīgi spēlē pēdējā laikā. Un viņi vienkārši pašiem, viņiem beigās bija skaidrs, Nacionālā apvienībā bija brīvais balsojums, un bija skaidrs, ka nebūs balsas Ventspils. Partija, cik var saprast, teica, ka nebalsos, un tad viņi saprata, ka viņiem balss nav. Un tad abas puses vienojās par tādu veidu, kā saglabāt sevi. Kopumā valstī tas nekas labs nav. Mums ir tas atkal kārtē tāda politiķu nespēja vienkārši profesionāli laikā un normāli teiksim, novadīt kaut kādus procesus. Jā. Tas ir Latvijas politikā, es domāju, šonadēļ galvenais. Kad tu sāki komandu par Pīlēnu, par prezidentu, tas tikai automātiski asociējās ar apvienoto sarakstu, bet es pieņemu, ka tā komanda ir plašāka nekā tas. Nu, apvienotais saraksts, Zaļo zemnieku savienība bija pirmā vietā. Nu, un tie aizkulisku kārtotāji tur vienkārši sakrīt šī gadījumā. Tāpēc es tā saku. Bet, nu, labi, Dievs ar viņiem, viņiem atkal neizdevās. Un viņiem vajadzētu izdarīt kādus secinājumus, kāpēc viņiem neizdodas, ko viņi dara nepareizi, ja viņi tā grib turpināt. Starp citu, šodien, nu, Putina tiešā, kā to sauc, tas Putina šovs, tiešā līnija. Tilts, laikam. Wow, wow. Nu, restīvi, tā tad 22. gadā viņš bija izlaidis savu šo šovu. Un tas šovs, es viņu vienmēr esmu, nu, gandrīz vienmēr esmu skatījies. Ja? Viņš ir, tas ir kaut kas special. Jā. Pasaules politikā nav nekā tāda. Es nezinu, es nevaru iedomāties vispār. Nē, nu noteikti ir vēl pasaules politikā politiķi, kas kaut ko līdzīgu spētu īstenot, ja gribētu. Ja? Bet 99% politiķu tādu vienkārši nevarētu dabūt gatavu, ja, ko viņš tur dara. Un mēs zinām, ok, man tur viss, man teiks, tas viss iestudēts, tur viss tā. Jūs pamēģiniet tādu šovu uztaisīt, tā iestudēt. Nu, teiksim, un tad 4 stundas, teiksim, dabūt līderi, kurš 4 stundas tādā veidā, teiksim, atbild un pat uz zināmiem jautājumiem. Lai gan mums tur agrāk bija jautājumi no ārzemju žurnālistiem, no vēl tur nebija viss tā, ka 100% iestudēts. Nu, tur tā, tas vadīts, protams, un menedžēts process ļoti. Nu, labi, tas vienmēr bija interesanti. Un es speciāli gribēju paskatīties šogad, nu, lai vienkārši, kā saka, redzētu vizuāli, kā viņš izstāsta, kā viņam iet, kāds ir vaibiņš, ja, un kāda ir enerģija, un kāda ir tā mentālais spēks un tam līdzīgi. Nu, jāsaka, ka tas nav varbūt gluži tas, kas pirms 10 gadiem vai pirms 7 gadiem. Un tā, tas līmenis dažādos veidos ir krities. Arī tas enerģētiskais līmenis un tas šova līmenis, manuprāt, ir krities. Bet nu, nav arī tik slikti, kā mēs gribētu, kā mēs varētu gribēt. Jā. Priekš 72 gadus veca Fāčuka. Nav arī tik slikti. Ja. Tur 4 stundas dot, nu tā. Nu, nav arī tik slikti, kā mums gribētu. Normālā formā. Normālā formā. Un tā. No saturiskā viedokļa. No saturiskā viedokļa, protams, interesanti, tad sākās viss ar ekonomiku.
Un ekonomika ir absolūti interesantākais un tagad svarīgākais jautājums, manuprāt, kad mēs runājam par Krieviju un izredzēm un tā. Nu, protams, ka tur viņš, tas, ko viņš saka, nu, viņš, cik mums viss labi, mums nav bezdarba, mums ir, nu, inflācija ir samērīga, ekonomika aug salīdzinājumā ar Ameriku un Eiropu un tā tālāk. Nu, tas viss nav taisnība, teiksim tā. Nu, tas viss ir tur, nu, ekonomika visticamāk neauga, ņemot vērā, ka viņi nepareizi rēķina, viņi samazina savu inflāciju, respektīvi, tur skaitļos aug, bet ja viņi piemērot pareizi inflācijas koeficientu, viņi izrādītos, ka neaug. Bezdarba, protams, nav bezdarba, tāpēc, ka viņiem ir miljoni cilvēku frontē. Skaidrs, ka nav bezdarba, nu, nu, tā. Un, bet man šķiet, man radās iespējas, ka viņš tic tam, ko viņš runā. Un nav jau mums, lai spriestu par viņu ekonomiku kara kontekstā, nav tik svarīgi, kāda tur patiesībā ir ekonomika. Cik kā viņš, kā lēmumu pieņēmēji saprot, cik lielas ir problēmas viņiem ar ekonomiku. Un man liekas, ka viņš tic tam, ko viņš runā, ka nav tik traki, ka viss būs ok. Jā, nu, jā, ir grūtības, skaidrs, bet nu, apmēram mums jau patīk. Vispār sākās viss ar to, ka mums jau patīk grūtības. Mums jau patīk krieviem, ka ir jautri, nu, ka ir dvižuha. Ja? Tā, burtiski teica. Ka, nu tā, tas interesants šīs nedēļas notikums. Man šķiet, viena no tādām lielākajām kļūdām, ko rietumi, un tostarp arī mēs darām, ir tas, ka mēs it kā visu laiku viens demonizējam, bet noniecinam, it kā mēģinam visu laiku par zemu nolikt to Krievijas un tostarp Putina personisko jaudu un potenciālu. Un es to saku tāpēc, ka no filozofijas un no kara gudrībām un no sporta to starp mēs zinām, ka vislielākā kļūda, ko var izdarīt, ir par zemu novērtēt savu pretinieku. Un, man šķiet, ka būtu prātīgi šobrīd ļoti rūpīgi analizēt visu, ko viņš ir teicis, un to, kā uz to ir atreaģēts. Nu, ja pretējā gadījumā tā tiešām ir bijusi vēsturiski milzīgas kļūdas pieļautas tieši tā iemesla dēļ. Un, nu, jā, es tev arī piekrītu, protams, ka tā jauda nav tāda. Tas arī interesanti vērot, kā cilvēki, kā tie gadi prasa savu. Vienalga, kāda tev loma, kas tu esi, kas tev ir apkārt, kādas ir tavas etiskās pārliecības, vispārējais gadi prasa kaut ko, un ir tāda robeža, liekas, smalka ap kaut kādu 70 gadu vecumu, kurā tas vecuma vērtens sasvarās. Plus, mīnus, aptuveni, ka tu vari redzēt, ka cilvēks kļūst vecs, tas, ko mēs sakām, kaut kādā ziņā. Bet, protams, jā, tādas kognitīvās spējas un tā ir taisnība par tiem jautājumiem. Skaidrs, ka mēs domājam, ka viss ir sagatavots, bet tie, kas ir no mums strādājuši kādreiz ar politiķiem, ar ļoti sagatavotiem jautājumiem, tas nav vienkārši piedabūt viņus, pat dabūt dažas sakarīgas atbildes pārspļaut Kur nu par. 4 stundu garumā, kur nu, teiksim, nu, izējot cauri, nezinu, neskaitāmiem jautājumiem. Tā ir. Mums kaut kādā ziņā arī nedaudz ar ko salīdzināt, jo Latvijā sākās arī, nu, protams, cita šova, cita mēroga, bet Rīgas mēra, liekas, tā bija pirmā tāda veida publiska parādīšanās Delfu diskusijās, kur viņi sanāca kopā visi, kas šobrīd pieteikti publiski uz Rīgas mēra krēslu. Nu, un it kā atrādīja sev publikai, nu, ne pirmo reizi, protams, paši sevi, bet pirmo reizi visi kopā tādā konstelācijā un pirmo reizi it kā diskutējot no šīs pozīcijas, no Rīgas mēra. Kāda tev ir pirmie iespēja par to? Nu, jā, taisnība. Tur bija interesanti. Nu, es nezinu, man nekā jau tāda diži negaidīta nebija. Vienīgā man tāda nedaudz vilšanās vai pārsteigums bija progresīvo Klembergs, kurš, manuprāt, nu, mēs viņu nepazīstam. Viņš publiski arī nav zināms, un mēs maz pa viņu, teiksim, zinām un tā. Un, nu, es nezinu, kā. Nu, viņš, piemēram, minēja tādu argumentu, viņš kritizēja tātad Waterfront, ka tas kaut kas slikts, jo viņš ticēs ar mēriem, Belgradā un kur tur, kādās pilsētās, kur tas uzbūvēts, tas Waterfronts.
Ka viens no sliktumiem, kas ir cēlies no tā, ir tas, ka pilsētā ir cēlies nekustamā īpašuma nodoklis dēļ tā waterfront. Un es domāju, kā tas nav tā it kā acīm redzami, kāpēc viņš cēlies. Un nodoklis varētu celties tikai no tā, ka ceļās īpašuma vērtība. Nu, kaut kādas investīcijas dēļ nodoklis varētu celties tikai, ja doma ceļ nodokli, tad tas ir cits jautājums. Bet doma var necelt. Vai nav domē jāceļ kaut kāda investīcija. Tā tad vienīgais iemesls, ka ceļās to īpašumu vērtību, tad attiecīgi ceļās vairāk nodokļu jāmaksā. Bet tad jau tā ir laba ziņa, ja tā ir patiesība. Tad jau tā ir kā ārkārtīgi laba ziņa, ka ja jau ir kaut kāds investors, kura uzbūvētā dēļ visiem citiem īpašniekiem arī ceļās īpašu vērtību, un viņiem ir jāmaksā lielāks. Tad jau tā ir laba ziņa. Un ok, domas rokās jau ir samazināt to nodokli. Es nedomāju, ka tā vispār ir patiesība. Es nedomāju, ka dēļ viena kaut kāda waterfront visā pilsētā var celties īpašuma. Nav, bet tas kopumā šis arguments, teiksim, manuprāt, liecina par zināmu tādu ļoti, ka cilvēks ir ļoti tālu no izpratnes par ekonomiku, par nodokļiem, par pārvaldību un tā tālāk. Viņš vienkārši vispār nav tēmā nemaz. Ja? Un, varbūt viņam, nezinu, pilsētu vadīt vēl tā kā izskatās, tās kompetences līmenis šobrīd nav tāds. Ja? Citādi nekas tur diži interesants nebija. Kirsis un Šlesers izstāsta ir acīm redzami, viens otru izvēlējušies kā galvenos pretiniekus, viens, kas arī dabīgi ieteiksim, un tā. Jā. Kleinbergs ir, jā, viņš ir plašāk, nav zināms pagaidām, bet viņš ir diezgan labi zināms zināmās aprindās. Un proti, tajās aprindās, kas ir saistīta ar sociālo darbu un visādi veidu sociālajiem pakalpojumiem Rīgā. Man vispār šķiet tas diezgan interesanti tā viņa kandidatūra. Es viņu nedaudz atceros mēs kādreiz sen atpakaļ strādājām kopā pie Baštika ģimenes lietu ministrijā, kad tāda bija bērnu ģimenes lietu ministrija. Tas bija tur, kur man šķiet, viņš arī iesāka tā pa lielam tādu ierēģinu politisko karjeru. Un šajā sfērā, kur viņš ir darbojies, viņš ir labi pazīstams un šķiet par viņu daudziem ir labi vārdi sakām. Es domāju, no drusku citas perspektīvas, nekas līdz šim viņa darbībā, viņa politiskajās pārliecībās un sfērā, kur viņš darbojās, proti, ģimenes politika, bērnu sociālās lietas, nekas neliecināja par īpaši progresīvām, teiksim, simpātijām vai pārliecībām vai vērtībām. Un, es domāju, ka tā ir kaut kādā ziņā progresīvo, varbūt trūkums, jo tā tomēr ir partija, kas balstās uz tādu diezgan skaidru, ideisku platformu. Un tas ir tas, kas man par viņiem patiesībā visvairāk patīk, jo viņi ir viena no, varbūt pat vienīgā partija Latvijā, kas ļoti nopietni uztver kaut kādā ziņā savu ideisko platformu. Bet tad savukārt viņu pirmie numuri, un Stāķis, starp citu, arī ir tāds piemērs, ir vienkārši oportunisti, kuriem nav nekādas idejiskās pārliecības, kas atrod kaut kādu izdevīgumu. Un tad ir kā ielec tajā vilcienā, būdam nekompetenti un būdam negatavi, protams, šai lomai. Un ar Kleinbergu izskatās, ka šķiet ir kaut kas līdzīgs, jo ir grūti noticēt, ka viņš pēkšņi būtu kļuvis par tik ārkārtīgi karavīgu, liberālu, noskaņotu politiķi, kuram būtu šīs pārliecības pat šajā ģimenes politikā, kas ir, teiksim, raksturīgs progresīvajiem. Es domāju, ka tā visticamāk nebūs, bet tur apakšā varētu būt diezgan vēss aprēķins. Proti, Rīgā sociālā sfēra ir milzīga. Tas ir līdzīgi kā pedagogi, bet, teiksim, sociālie dienesti, gan darbinieki, gan klienti, ar kuriem viņi strādā, veido milzīgi lielu skaitu. Un es domāju, ka tas aprēķins visticamāk ir bijis šāds, ka ir iespējams noaģitēt vai pārklāt vai ieinteresēt ļoti lielu skaitu, tāpēc, ka sociālā sfēra Rīgā ir milzīga, salīdzinājumā. Tas varētu būt viens no tādiem. Un tas, protams, drusku žēl, ka šādā veidā tas tiek risināts. Tas tev piekrīt, viņš neizskatījās kā spēcīgs kandidāts. Katrā gadījumā ne gatavs. Šleisers man šķiet dara savu lietu, to, ko viņš ir darījis visus šos gadus. Tur tiešām nekāda pārsteiguma nav. Tas var patikt, uzrunāt, var nepatikt, neuzrunāt. Bet viņš kaut kādā ziņā ir tīra manta. Tas, kas viņš ir, tas ir. Tur nekas baigi, nekāda pārsteiguma. Baigo. Un Ķirsis, manuprāt, atstāja
arī ļoti līdzīgi kā visā savā nosacītu valdīšanas laikā, nu, tādu ļoti bezpersonisku it kā iespaidu. Grūti saprast vispār, kāda ir viņa tā personības jauda, domas, izņemot to, ka viņš ir pret Šleseru. Un es Bet domāju, Kirsis, jā. Un šeit iezīmējas kaut kāda tāda, tādā ziņā tas ir drusku līdzīgi Amerikai. Nevelti mediji valsts šobrīd ir drusku iespringuši par to, ka te atkārtojās Amerikas scenārijs. Un ka it kā tas, ko nosauc televīzija, spēlē pēc Trumpa rokas grāmatas. It kā tas būtu kaut kas slikts kļūt par Amerikas prezidentu. Bet kaut kādā ziņā jā, jo tas, kas notiek, vienīgais ķirša progresīvo piedāvājums ir oponēt Šlesaram un teikt, ka tas, ko Šlesers grib darīt, tas ir slikti. Un Šlesaram savukārt ir kaut kāda ideja, ko viņš grib darīt. Labi, mēs slikti, labi, nav, bet viņam ir kaut kas, ko viņš atnes. Un, lūk, celsim Waterfront Rīgā. Nu, kaut kāds piedāvājums. Un te veidojās nu, it kā tāda berzēšanās starp vienu, kurš kaut kāda ideja viņam ir, un pārējiem, kas saka, ka tās idejas ir sliktas. Un es domāju, ka tas var nestrādāt. Nu, ka sabiedrība ieiet tajā laukā, kur viņi kļūst nogurusi no tā, ka būvēt platformas tikai uz pret, tikai uz to, ka tas būs slikti, tas nebūs vajadzīgi. Tas tā. Nu, kaut kas ir jāliek pretim, bet nav īsti. Nu, tā idejiskā sfēra izklausās vispār absolūti tukša, un nepavēlt viņa teica, sāk vispār aģitēt uz mēneša biļetēm, respektīvi uz tramvaju biļetēm, uz kaut ko, kas ir bijis, starp citu, es joprojām atceros, cik ārkārtīgi to pārmet Ušakovam, kad Ušakovs nosacīti, kā visi viņam pārmet, ka viņš pērkot vēlētājus ar lētākām biļetēm tramvajos. Nu, bet atcerēsimies, ka Ušakovs vispār arī pārstāvēja sociālo politiku. Tas nebija nekas tāds negaidīts no viņa. Bet šeit progresīvie sola studentiem lētākas biļetes, ķirsis sola ugunsdzēsējiem ar visiem mediķiem. Viņi varēs braukt tramvajā bez maksas. Nu, tāda ārkārtīgi lēta, vulgāra, triviāla platforma, ar ko sacensties visticamāk, tāpēc, ka nav nekādas lielākas idejas. Nu, ne, tas bija īpaši nožēlojami, jā, šonadēļ, kad ķirsis iznāca ar šo, ka tātad tie ugunsdzēsēji, policisti, zemesargi un ārsti viņiem būs brīvbiļets. Un tad viņa paša partijas biedri viņu palabo, ka nē, nu ne jau brīvbiļets, tikai dienesta darīšanās, ja tu esi formā un ar apliecību. What? Tātad ugunsdzēsēji formā dienesta brauks dzēst trolejbusā, tramvajā, tos ugunsgrēkus, un tad tajā brīdī viņiem būs tā brīvbiļete. Un tad arī tas pats Klimbergs tur kaut kā jauns priekšlikums, nē, tomēr viņi varēs braukt. Bet tas ir tiešām nožēlojami, jo viņi ir pie varas 5 gadus. Nu, būs pie varas 5 gadus. Un viņiem tagad ir beidzot ataususi gaisma, ja, ka varbūt vajag ugunsdzēsējiem un ārstiem, bet nevar vēl izdomāt, vai viņam tikai halātos, ja, vai tikai kur kaut kā. Nu, kas tas tad pat šo tu neesi izdomājis līdz galam. Ja. Tu nāc klajā ar kaut kādām tādām idejām pēkšņi. Bet tu esi mērs jau cik gadus, ja pēkšņi tev kaut kas, un tad pat šīs idejas tu neesi izdomājis līdz galam, pirms viņas paziņot. Ja? Un tā, nu tas ir bēdīgi, un īstenībā es domāju, ka tas ir tieši tas, kas, nu, teiksim, dod Šlesaram nu, tos punktus. Un tas, ka nu, vienkārši šie džeki nemāķi neko izdarīt līdz galam. Nu, viņi nemāķi neko izdarīt. Ja? Un tas, ko viņi tur ķirsis stāsta, ko viņš tur būvē, ķirsis ir uzbūvējis, pabeidzis tikai Ušakovs iesāktos projektus. Pilnīgi viss, ko ir uzbūvējis, tas ir viss. Viņš ir vienkārši, nu, ko Ušakovs sākot ar vienīgo bērnu dārzu un vienīgo skolu, beidzot ar satiksmes pārvadēm un tā tālāk. Ja? Viņš nav izdarījis neko. Ja? Un tā. Jā, nu, ir redzams no šīs, teiksim, šīs nedēļas, ir redzams, ka tā Rīgas domas kampaņa sāk iegriezties, un tur sāk kaut kādas skaistlības parādīties, un ja tā turpināsies, tad jau mēs te vēl daudz visādas brīvbiļetes saņemsim, un tā, kas vienmēr patīkam. jā. Man jau šķiet foršāk, ja kandidātu par to, ka maksāt cilvēkiem tādas algas, lai viņi varētu atļauties vismaz tramvajā braukt un tā kā tas nu, nopirkt sev biļeti. Man šķiet, šī vispār ir tāda ārkārtīgi negodīga, riebīga politika. Jo tad uzreiz, kāpēc ārstiem, piemēram, un ugunsdzēsējiem, kāpēc ne skolotājiem vai, nu, vai tad psihologi mēs neglābjam krīzes situācijās dzīvības? Nu, tad pēc kādiem, un tas viss.
kad Ja vairs. tev nav formas un nav apliecības, un nevar to nokārtot. Un tā, nu. Bet jā, par to noteikti vēl redzēsim. Okay. Bija vēl viens tāds notikums, ne gluži no politikas, bet kas sabiedrību lielu daļu satricināja kaut kādā ziņā un dažādās ziņās. Un tas saistījās ar basketbolistu tīmes nāvi, aiziešanu, negaidīt. Un, tie, kas varbūt nesakoja, viņš ļoti slavens, ļoti zināms basketbolists un basketbola aprindās, un tāds, kurš daudziem patika arī personiski. Un, bija tuvs draugs, viņam bija attiecības, viņam bija ģimene, sieva, kura pārcēlās uz dzīvi Maskavā, neiegrimstot peripētījās un nekādās detaļās, bet no tīm arī aizdevās pirms neilga laika uz Maskavu. Un tur tika atrasts miris. Šķiet, izdarījis pašnāvību. Mm. Es, Protams, ka par šo konkrēto nav nekādas vajadzības iedziļināties konkrētajās detaļās. Tas ir traģisks stāsts, kas tā ir beidzies, bet šķiet, tas ir uzjundījis tādu tēmu sabiedrībā. Protams, šī viens vīriešu mentālās veselības tēma, kura tagad sāk kaut kā kļūt aktuālāka, un cilvēki sāk tai nopietnāk pievērsties. Un tostarp vīriešu mentālās attiecības tēmu romantisku attiecību kontekstā. Un varbūt kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka vīriešu psihiskā veselība, ap cik ja mēs runājam tieši par vīriešu pašnāvībām, ir divi lielie iemesli, kad vīrieši vispār izdara pašnāvības. Un tie iemesli ir finanses un romantiskās attiecības. Un bieži, protams, tas sajiet abas divas kopā. Ja mēs iztēlojamies šķiršanos, piemēram, tad tas vīrietim ir finansiāls. Bieži arī notikums. Bet, jebkurā gadījumā, vienā vai otrā, ja mēs sakām, protams, ir neliela daļa, pavisam neliela daļa, kura, teiksim, ir tāds nopietns psihisks saslimšanas. Teiksim, cilvēkam ir šizofrēnija, viņam balsis galvā liekas jau nogalināt, viņš to izdara. Tie ir relatīvi ļoti mazskaitlīgi gadījumi. Absolūtais vairums vīriešu šo pašnāvību izdara šādā kontekstā, kad ir notikuši šķiršanās, viņi ir palikuši vieni, krāpšana, ir palikuši bez darba, ir parādi, visas šīs lietas. Un tas, par ko es šajā saistībā aizdomājos, ir, cik tas ir interesanti, ka mēs it kā, kad mēs domājam par attiecībām, tas, ko mēs mācām arī bērniem, jauniešiem, mēs it kā orientējamies vienmēr uz tādu seksuālo dzīvi. Tā kā, sabiedrība arī daudz runā par veselības mācību, cik tā ir svarīga. Tur, piemēram, zēniem mēs viņiem iemācām, mēs uzskatām, ka ir svarīgi iemācīt, ka ir tāds prezervatīvs, un kā viņu lietot. Principā viss šī mūsu veselības mācības fokus, tos par dažādām nevalstiskajām organizācijām, kas tajā darbojas, ir bijis tāds ģenitāli orientēts. Kas notiek ap taviem dzimuma orgāniem un kā viņus lietot burtiski. Bet praktiski nemaz netiek runāts par to, ar ko viņus lietot. Kas varbūt ir fundamentāli svarīgākais jautājums šajā. Kā izvēlēties partneri? Nevis kā izvēlēties, kā izsargāties, vai kādu metodi tev izvēlēties, kad nonāc līdz seksam, bet ar kuru partneri vispār tev būtu vēlams vai vērts domāt par seksu vai par attiecībām. Pēc kā izvēlēties sev draugu vai draudzeni. Pēc kādām personības kritērijiem, uz kādiem personības kritērijiem skatīties, par ko vispār domāt, tad, kad tu domā par šo. Un man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo strādājot it sevišķi tostarp ar jauniešiem, ar jauniem puišiem un jauniem vīriešiem, es redzu, ka tur, kur šīs attiecības ir patoloģiskas, tur, kur šīs attiecības ir traumējošas, traumatiskas, tur var samanīt zināmas tādus atkārtošanās elementus. Un bieži šie elementi ir saistīti ar to, ar kādu cilvēku mēs izveidojam šīs attiecības. Un, manuprāt, tas ir daudzkārt svarīgāk prast, izvēlēties vai domāt par to, uz ko raudzīties, nekā zināt kaut kādas, ko darīt tīri praktiski ar šo Nu, cilvēku. tas izklausās visai galīgi loģiski, ko tu saki, bet ko tad mēs varētu tādu viņiem mācīt? Par ko tad domāt, kad vispār domā par to, kādu partneri izvēlēties?
ko tad tu ieteiktu? Kādi būtu tavi daži tipi par to, ko ieteikt puisim vai meitenei, ka viņš domā, ar ko gulēt? Kā, ko tad mēs viņiem varētu mācīt? Man būs savi tipi, ko es domāju, bet tev ir meita. Es domāju, ka tev patiesībā varētu būt ļoti interesants ieskats šajā, jo, piemēram, ja tas jautājums būtu, protams, nezinu, vai tev ir bijušas tādas sarunas vai nē, bet, nu, teiksim, ideālā gadījumā, kas būtu tas, kā tu gribētu, pēc kādiem kritērijiem, lai tava meita izvēlās savu otro pusi, tā kā, ko lai viņa patur prātā, pēc kā lai viņa skatītos. Nu, ja būtu iespēja viņai tādu padomu it kā dot. Nu, es atklāti sakot, domāju, ka es, es gribētu ticēt nu, audzināšanai ar paraugu. Mm. Un es gribētu cerēt, ka mana meita izvēlas savus partnerus, kuru sliktās īpašības nav sliktākas par manējām. Nu, ja viņi ir, ja viņi ir tādi kā es, slikto īpašību, cerams, ka viņam labās īpašības ir labākas par manām labajām īpašībām, bet lai sliktās īpašības nebūtu sliktākas par manām, ja tā būs ok. Nu, es domāju, ka tad varētu būt ok. Ja, un tā tā. Un, un, un es esmu līdz šim bijis ārkārtīgi, nu, kā lai saka, laimīgs ar to, kādas izvēles viņi izdara. Un, atklāti sakot, kā meitas tēvam, es atklāju, ka kaut kādā brīdī tas super atvieglo tavu tēva, nu, teiksim, nu, tas, ja viņai ir normāls džeks pusauģu vecumā, tad, teiksim, tev ir tik maz, par ko vairs nav jāuztraucās. Tev nav jāuztraucās, kur viņi tur iet, uz kādu nakts klubu, ar ko. Nu, tu zini, tur būs, viņi ies kopā ar to džeku. Tas džeks ir normāls, es viņu zinu. Nu, viņi ir pasargāti kaut kādā ziņā. Ja, teiksim, es zinu, ka viņi, ja viņi ir ar viņu, viņi ir kaut kādā ziņā drošībā. Ja. Nu, tāpēc, ka tas ir adekvāts čels. Ja. Nu, teiksim, un tā. Un es jūtos daudz labāk nekā, ja viņa ietu viena pati. Vai ar draudzenēm tikai, ja? Vai kaut kur tā. Tā es zinu, viņi tur iet. Tā es jūtos, es jūtos labi. Ja, teiksim, tā kā tas tiešām ir super, uber svarīgi. Bet es nezinu, nu, es nezinu, es nevaru tā vismaz ātrumā, es nevaru iedomāties kaut kādus tādus septiņus likumus, kā izvēlēties sev otro pusīti, ja, vai kaut ko tam līdzīgu. Es nezinu. Tāpēc es labprāt dzirdētu tavus tipus, bet es arī tad iemestu jautājumu par to, cik lielā mērā tu domā, vai tu piekrīti tam, ka nu, mēs savās attiecībās, un attiecīgi mūsu bērni savās attiecībās, viņi atkārto tos modeļus, ko viņi redz ģimenē. Gan labos, gan sliktos. Nu, teiksim, un multiplicē teiksim, tos paradigmas, kuras viņi principā saņem no ģimenes. Absolūti, tāpēc pirmais tips, ja vispār kāds tips ir, tad ir paskatīties, no kādas ģimenes nāk šīs otrs cilvēks. Tas ļoti daudz pateiks par gaidāmo. Tā kā, ko no šī cilvēka var gaidīt? Gan labā, gan sliktā ziņā. Protams, ka daudzi no mums mēs veidojam veiksmīgākus attiecību modeļus vēlāk nekā varbūt mūsu ģimenes, bet lielās līnijās un tādās tas ir visdrošākais orientieris, man šķiet. Tāpēc, ka tās vērtības bērni ne tikai redz, viņi pārņem neapzināti, un pēc tam dzīvē mēs tos izspēlējam neapzināti. Starp citu, tā ir lieta, par kuru ir it kā, nu, tā politi nekorekti runāt, un es domāju, ka tas nedara labumu, tas dara ļaunumu, ja mēs par to nerunājam pietiekami nopietni. Bet, ja mēs runājam par toksiskām attiecībām, par kaitējošām attiecībām, tajās vienmēr ir divi cilvēki. Ja vien viens no tiem cilvēkiem nav mazgadīgs bērns vai teiksim, nu, cilvēks, kuram pilnībā laupīta rīcības spēja, vai viņš ieslēgts pagrebā, vai rokudzelžos, vai turēts vergturībā, vēl kā no ārpus ļoti ekstrēmiem gadījumiem, jebkurās attiecībās ir divi cilvēki, pat vistoksiskākajās. Un ir tāda lieta, vispār attiecības ir diezgan grūti nodibināt. Mēs tā padomājam, tā kā, lai cilvēki nonāktu attiecībās, lai divi cilvēki vispār nonāktu attiecībās. Tas pirmkārt ir matemātiski diezgan sarežģīts process.
ir daudz veidu, kā tas pa starpai var nojukt, un ir ļoti daudz veidu, kā to ļoti ātri pašā sākumā var apturēt. Mēs varam neuzrunāt to cilvēku, mēs varam neaizbraukt pie viņa mājās, mēs varam nepacelt klausuli, kad viņš mums nākamajā dienā zvana. Restīvi ir tūkstošiem veidu, kā šīs attiecības var nenotikt. Un tad ir daži veidi, un ļoti daudzas lietas, kurām ir jāsakrīt, lai šīs attiecības izveidotos, un notiktu un turpinātos mēnešiem, gadiem. Respektīvi, šiem diviem cilvēkiem ir jābūt kaut kam tādam, kas viens otrs kā klucīši savietojās. Un dažreiz tās ir labas lietas, tās ir labas kombinācijas. Tas ir Rubiks kubiks, kurš sakrīt visas krāsainas pareizajās. Un dažreiz tās ir ļoti patoloģiskas kombinācijas, bet tās arī ir sakritušas kombinācijas. Un man šķiet, tā ir ļoti gudra lieta, uz kuru skatīties. It sevišķi tad, ja es saprotu, ka es eju attiecībās, kuras man divas, trīs un četras, un visas ir kaut kādā ziņā kaitējošas pret mani. Jo vienīgais veids, kā no tikt ārā, protams, ir pamainīt tos savus kubiņus, lai es vairs neiekristu tajās. Un tajā ir kaut kas. Protams, tur ir vēl lietas, ko varētu ieteikt. Man šķiet, ka kas vispār ir tie kriteriji, pēc kā būtu vērts vadīties. Teiksim, es, protams, neesmu nekāds baigais eksperts šajā sfērā, bet es domātu, ka meitenēm būtu jēgpilni jau no sākuma iedot to ideju, nepaļauties uz popkultūras un uz apkārtējās sabiedrības tādām trendiem. Kas, piemēram, tāds mūsdienu trends arī, ja sieviešu žurnāls paskatās pēc virsrakstiem, šis trends pēc romantiskajiem vīriešiem vai vīriešiem, kas zina, kas tev ir vajadzīgs un spēj tev pārsteigt un spēj sagādāt tur patīkams brīžus, un viņš atnes puķes un atcerās tavu dzimšanas dienu. Tas viss ir jaukas lietas, bet manuprāt, romantisms vispār ir pārējoša lieta, un uz tā nevajadzētu būvēt ģimenes vai savas nākotnes. Līdzīgi kā emocijas, tas ir ļoti pārējoši. Romantisks vīrietis droši vien ir labs mīļākā materiāls. Tas nav obligāts vīra materiālam. Man šķiet, ka skatoties uz vīru, tā lielākā vērtība ir stabilitāte. Tas, ka šis būs stabils vīrietis, uz kuru var paļauties. Kurš varbūt, ka viņš nebūs pārāk romantisks reizēm, bet toties viņam būs stabils darbs, viņš būs emocionāli nobriedzis un viņš nepametīs grūtībās. Un viņš spēs parūpēties, ka to vajadzēs. Un man šķiet, ka tā ir tāda fundamentāla lieta, kas kaut kādā ziņā iet pretstatā varbūt tiem sabiedrības trendiem. Kad reizēm radās pārliecības, ka Dievs viņš neapmierina to manu vajadzību, un mums nav interesanti kopā vai vēl kaut kas, bet varbūt tas nav tas svarīgākais ilgtermiņā. Es nezinu. Es domāju, ka, ja jums nav interesanti kopā, tad priekš kam tas vajadzīgs? Ja? Un tā. Bet es domāju, tas ir subjektīvi. Es nezinu. Es nezinu. Tas ir, kā tu saki, ar tām šķautnēm un zobratēm, kuriem jāsakrīt. Manuprāt, tur var būt cilvēki, kuriem interesanti kopā ir svarīgākais, vai ļoti būtiski. Tā. Un ir tā kā arī sievietes un meitenes, kuras ļoti patstāvīgi raugās sev, kuram nevajag, kuras neraugās uz vīrieti kā to, kurš nodrošinās kaut kādu stabilitāti vai vēl kaut ko un tā tālāk. Tieši otrādi svarīgi ir tā kopīgo pieredžu kvalitāte. Un kopīgo pieredžu, tas prieks, ko jūs ģenerējat tikai kopā, ja? Un cik daudz viņa ir. Nevis nevis kaut kāda stabilitāte, kas varbūt ļoti garlaicīga, varbūt ļoti kaut kāda tāda, nezinu, neiedvesmojoša un tā. Es nezinu, tā jāuzmanās ar tādiem vispārinājumiem, man liekas. Okay. Bet pieņemsim, ka tagad, jo mēs tā kā visu laiku runājam par diviem pieaugušiem cilvēkiem, bet pieņemsim, ka tajās attiecībās ir bērns. Un pirmais, otrais, trešais dzīves gads, un tas nav pārāk interesanti. Un varbūt nav arī pārāk romantiski. Un vēl kaut kādas grūtības radās, un vēl kaut kas. Man šķiet, ka tā situācija, es tev pilnībā piekrītu. Ja tur, kur mēs runājam tikai par diviem pieaugušiem cilvēkiem, tur skaidrs, ka tie kriteriji visticamāk būs pilnīgi citādāki. Bet tiklīdz šajā vienādojumā parādās bērni, tā tas uzreiz kļūst
tas vērtību skalas man šķiet samainās kaut kādā ziņā. Varbūt tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsdienās demogrāfija ir ar tādu lejupejošu līkni. Tāpēc, ka tās vērtības un tās lietas, kuras mēs domājam, kuras padara dzīvi interesantu un tos ar vienam ar otru, tās ir vairāk piemērotas cilvēkiem ar mazāku skaitu bērnu nekā ar lielāku. Nu, kaut kādā ziņā tas kā orientējās uz šiem pašiem pieaugušiem, vairāk nekā uz to, kā pieaugušo funkcija ir parūpēties par bērniem. Teiksim. Nē, nu, jā, protams, nu, bet es domāju, tajos labajos gadījumos un veiksmīgajos gadījumos jau arī tas bērns ir vienkārši tā ir jūsu kopīgā pieredze, kuram jūs izlēmāt iet cauri. Un, ja jūs to apzināti, nu, šo izvēli izdarījāt, nu, jūs jau droši vien saprotat, ka tā tad, nu, šis ir, šī ir pieredze, kas ilgs, kas aizņems nu, visu telpu un vēl vairāk, kuras dēļ būs jāziedo citas pieredzes. Nu, teiksim, daudz kas jāupurē, lai izietu cauri šai pieredzē, izaudzināt bērnu, kas, kas var būt ļoti jēgpilna izvēle. Ja? Nu, teiksim, un tā. Jā, vienīgi skatoties pēc cipariem, lielākā daļa cilvēku izvēlās tam iet cauri tieši vienreiz. Nē, nu, tajā arī ir sava loģika. Nu, tajā arī ir sava loģika. Tu vienreiz pamēģināji, tu iegūsi šo pieredzi, un tu saproti, un tu vairāk negribi. Nu, bet ir tikpat, nu, ir arī cilvēki, kuri tieši otrādi, kuri izjūt stresu, ka tas bērns jau tūlīt pieaugs un jau tūlīt aizies un tā tālāk, un grib vēl, un ja nevar, tad sāk spiest uz to, lai būtu tie mazbērni, lai būtu atkal tas mazais mājās, ko atkal ņemties, ja teiksim, tā, kuriem tā ir ļoti, ļoti tas viss. Īsāk sakot, te sarežģīti ar tiem vispārnājumiem un tā. Bet, nu, labi, tu teici, tā tad viens tips varētu būt tiem jauniem cilvēkiem, paskatīties, no kādas ģimenes nāk tā otrā pusīte un tā. Nu, arī jau, protams, padoms nešaubīgi, es domāju, labs, bet, nu, viņš, protams, arī diezgan politiski nekorekts, jo, nu, ko tad lai dara tie un iespējams, ka kādreiz brīnišķīgi cilvēki, es nešaubos nemirkli par to, ka brīnišķīgi, ārkārtīgi talantīgi cilvēki nāk no salauztām ģimenēm, nu, no nelaimīgas bērnības un tā joprojām. Un tas nenozīmē, ka viņiem arī jābūt salauztiem pašiem. Šī ir tā problēma. Ja mēs šādi domājam, tad mēs nevarētu runāt vispār par neko. Jo statistika strādā savos veidos. Un tas būtu. Man šķiet, ka ar vakcīnām mēs arī piedzīvojam šo lietu. Vai ar visām lietām? Jā, protams, ka no salauztām ģimenēm nāk brīnišķīgi cilvēki. Jā, protams, ka arī no ļoti labām ģimenēm bērni iekļūst milzīgās problēmās. Bet, ja mēs skatāmies uz lieliem, teiksim, ja mums ir jāizdara izvēles, nu, tad mēs gribam likt savus kārtas, vai mēs gribam, lai mūsu bērns liek žetonu uz tā cipara, kuram ir, teiksim, 85% iespēja uzvarēt, vai, teiksim, 90% iespēja uzvarēt, nevis 10%. Jā, tā ir taisnība, ka kaut kad ruletē uzkrīt zaļā nulle. Nu, tā kā jā, tā notiek. Bet kopumā, nu, ja jums ir jāizvēlas, kur likt kaut kādas svarīgas kārtas, man šķiet, ir prātīgi tomēr nu, pastīties. Nu, pieņemt kaut kādu statistiski balstītus lēmumus, un tas ir vienkārši drošāk. Tas nenozīmē, ka tas ir simtprocentīgi droši, bet tas ir viens no tādiem sakarīgiem veidiem, pēc kā vadīties. Taisnība, bet nu, tu piekritīsi, ka mēs neizdarām šīs savas izvēles balstoties statistiskā analīzē. Nu, mēs tā neviens nedarām. Nu, tā taču dzīvē nenotiek. Tā taču nenotiek, ka tu domā, nu tā, kurā es iemīlēšos, vai ar ko es tagad gulēšu. Šodien piekdiena, nu labi, pastīšos telefonu grāmatā, nē, mēs taču tā nedarām. Mēs taču neizvēlamies partnerus veicot kaut kādu statistisku analīzi, viņu ģimenes vēstures analīzi un viņu jā, kaut ko tādu. Mēs tā nedarām. Kā sabiedrība, es domāju, mēs tā darām. Nē, Un ļoti ilgu laiku mēs tā darījām pat diezgan nu, struktūrāli. Tādā ziņā, ka cilvēks pat nevarēja apprecēties ar kādu no citas. Mēs par kastām runājām. jā, nē, nu taisnība, nē, nu Indijā vēl aizvien, taču sarunātās, tās augstās sarunātās laulības, teiksim, ir milzīgs process. Nē, nu labi, bet mēs pa mūsu sabiedrību, tu taču tā nedari, es taču tā nedaru, mēs taču tā nedaram. Nu, mēs šeit domājam, nu kā, nu, es taču neizvēlos cilvēku pēc kaut kāda, nepētu viņa kaut kādu, nezinu,
statistiku. Viņa ģimenes vēsture. Es nezinu, jā, es varētu, es mīlu tevi, bet nu, tev tā ģimenes, tev tā vecmāmiņa, to vectētiņu, un tā mamma arī tev tā. Nu, tā taču mēs neviens nedaram, man liekas. Tiešā veidā nē, bet es domāju, ka pirmkārt mēs to neapzināti darām. Un otrkārt, to mūs tomēr ietekmē apkārtējo viedoklis, un tostarp mūsu vecāku viedoklis. Un, ja tu saki, ka mēs tā nedarām, un otrs puses gribās teikt, bet zini, kā, varbūt, ka vajadzētu drusku vairāk sākt darīt, skatoties uz to proporciju, cik daudz mums ir vientuļo māšu ģimenes Latvijā. Tā kā, iespējams, ka mums ir jāsāk nopietnāk domāt par to, kā veidot attiecības un pēc kādiem kritērijiem izvēlēties. Varbūt ir jāpalīdz meitenēm izvēlēties drusku drošāku vīriešu, kas nepametīs viņus tik līdz sapratīs, ka sieva ir stāvoklī vai tikko pie pirmajām grūtībām. Varbūt tomēr tie prezervatīvi. Varbūt tomēr drošāk par tiem prezervatīviem parunāt. vai, vai arī tas? Nu, skaidrs, ka nav viegli. No otras puses, ap šo ir vienmēr bijušas vislielākās drāmas un cilvēces lielākie, daži no lielākajām domām ir bijušas par to, kā izvēlēties pareizos partnerus, kā veidot ģimenes, kā tās noturēt. Un tā. Nē, bet redz, te ir tiešām nu, svarīga tā nu, filozofiskā tēma. Te ir tieši tā, ko tu saki, ja mēs nevaram neko vispārināt, ja mēs nevaram neko kategorizēt, mēs vispār nevaram neko runāt. Un jā, īstenībā man liekas, ka tā ir. Šīs cilvēku zinātnēs un zinātnē par cilvēku mēs nevaram neko runāt. Tāpēc, ka nav likumu, viss ir tik individuāli. Ja, teiksim, katrs likums no viņa ir tik daudz izņēmumu, un tāpēc jau tas ir tik sarežģīti. Mēs nevaram neko tā kaut kā, mēs nevaram izdalīt dzīves lietošanas instrukciju nevienam, nu, teiksim, un dzīvo pēc šīs, un viss būs labi. Reliģija ir labākais mēģinājums. Nu, jebkura organizēta reliģija ir labākais mēģinājums to darīt. Ja? Bet citādi mēs nevaram. Mums nav. Un arī kā izvēlēties savu partneri. Nu, baigi grūti iedomāties tādu lietošanas instrukciju. Nu, teiksim tā, kā izvēlēties, ar ko gulēt. Nu, teiksim tā. No otras puses, nu, ja tu izvēlēsies meiteni, kurai pirms tevis ir bijuši 37 partneri, viņa vairākas reizes pabijusi dažādās, varbūt mentālās problēmās, lieto smagās narkotikas vielas, inicējot tās un dzīvo nenosakāmos apstākļos. Protams, visādīgi var būt. Iespējams, jums gadīsies un sanāks lieliska ģimene, bet no otras puses, nu, diezgan liela statistiskā iespējamība ka nē, un ka tu iebrauksi milzīgās auzās un problēmās. Nu, tas tāds pārspīlēts piemērs, protams, bet nu, es domāju, skaidrs, ka individuālās dzīves un pieredzes ir dažādas, bet ir kaut kādas lielās līnijas. Un man šķiet, ka tās lielās līnijas ļauj mums tomēr runāt, jo mēs jau par to darām, mēs par to visu laiku runājam. Un varbūt, ka simboli un metafors un kaut kādā ziņā nu, arhetipi, kas ir ietērti mītos un mūsu kopējos stāstos, ir kaut kāds tāds veids, kas ļauj par to runāt. Tu pieminēji reliģiju, mēs par ģimeni šobrīd runājam. Tieši nu pat tuvākajās dienās. Visa rietuma civilizācija mums ir specifiski svētki, kas koncentrējās ap šo kā ģimenes arhetipu, svētā ģimene un bērniņu nākšanu pasaulē. Kas runā tieši par šo, kas ir kaut kāds metaforisks ģimenes modelis un kas nu, principā šķiet ir radīts tam, lai palīdzētu mums saprast, kā dzīvē kā izlavierēt cauri un pēc kā vadīties. Un kur nu, Ziemassvētki, liekas, ir kaut kādā ziņā tieši par to. Tieši par ko? Par arhetipu, kas mums un par to, pēc kā dzīvē vadīties, par zvaigzni kaut kādā ziņā. Ziemassvētku, ok, es varbūt ar mazu soli atpakaļ. Ziemassvētku, manuprāt, nu, tas it kā ir vēsturisks notikums. Mēs zinām, ka tam nav saistības. Tur ir Kristus tieši dzimšana. Tā kā visi lielie reliģiskie svētki, tas ir tā ir metafora kaut kam pirmām kārtām. Protams, ka tas vēsturiski saistās ar reālu personu, bet tas, kāpēc tas ir tik ilgi un tik svarīgi mums bijis, tas ir tāpēc, ka tas atbild uz kaut kādām mūsu visu nu, psihes vajadzībām, psihes struktūrām, es domāju. Un Ziemassvētku stāsts ir par zvaigzni, kas it kā rāda ceļu. Tad viena no epizodēm ir zvaigzne, kas rāda gudrajiem ceļu pie Jēzus, kur Jēzus ir ienācis pasaulē.
Nu, manuprāt, ja tu prasa, par ko ir šis stāsts, es teiktu par šo, par to, kā atrast to zvaigzni, kas tev noved pie logosa. Jēzus, kas ir Jēzus metāfora? Tas principā ir logos. Jaunajā derībā Jāņa, piemēram, evaņģēlijā tas sākās. Tad iesākumā bija vārds, šis vārds bija pie Dieva, un tas vārds ir tas, ko mēs latviešu tulkojam ar vārdu. Tas, Oriģinālā valodā tiek apzīmēts ar vārdu logos, kas grieķu un grieķu filozofijā ir milzīgi apjomīgs jēdziens. Un kaut kādā ziņā tas saistās tostarp ar pamata būtību, ar jēgu. Un, manuprāt, viss Ziemassvētku stāsts ir par šo meklējumu, par to, pēc kā vadīties, lai atrastu šo te logosu. Un man šķiet, ka, ja mēs iedziļināmies nedaudz tajā stāstā, tas dod kaut kādas norādes. Nu, piemēram, kas notiek šajā stāstā? Jēzus piedzimst vispār negaidīti. Viņš piedzimst kūtī. Nu, tur, kur bērniem parasti tā kā nevajadzētu piedzimt. Varbūt viens no skaidrojumiem, ko tas mums rāda, ka mums sava dzīves jēga bieži atnāk negaidītos veidos vai negaidītās vietās. Ne tajā veidā un vietā, kā tas būtu normāli paredzēts, vai kā tur apkārtējie sagaidītu, vai kā mēs paši būtu izplānojuši, bet tas var vienkārši gadīties pilnīgi negaidīti, neparedzēti. Tur apkārt viņam ir gani, kas tajā civilizācijā bija tādi paši, nu, nepieskaitāmie kaut kādā ziņā. Ko tas varētu rādīt? Nu, varbūt to, ka reizēm dzīves jēga atnāk caur cilvēkiem, no kuriem mēs to varētu negaidīt, vai caur cilvēkiem, ar kuriem mums dabiskā veidā nesakrīstu lietas un pārliecības. Uh, Nu, kaut kas tāds. Un vēl trešā lieta, kas man vienmēr ir īpaši fascinējusi, un tā ir lieta, kuru parasti Ziemassvētku stāstos īpaši nepiemin. Bet Bībeles versijā, tad, kad Kristus dzimst, tad, respektīvi, tās zemes pārvaldītājs tik ļoti ir nobijies, ka atnāks viņa konkurents politiskais, ka viņš liek nogalināt visus zīdaiņus līdz 2 gadu vecumam. Šķiet. Tad, principā, Kristus nāk pasaulē, šī dzīves jēga ienāk pasaulē caur milzīgām ciešanām, caur kaut kādā ziņā neizskaidrojamu traģēdiju, pilnīgi nevainīgu bērnu nāvēm. Tāds milzīgi asiņaina drāma, kas arī kaut ko nu, tādu spēcīgu, manuprāt, pasaka par to, ka, ka šī dzīves jēga vai šī Kristus pieņemšana, viņa nenāk skaisti tur ar Ziemassvētku dziesmām fonā un Santa Klausu un vēl ar kaut ko. Viņa nāk ar kaut kādu milzīgu, neizskaidrojumu, bieži nesaprotamu sāpēm un ciešanām. Reizēm. Nu, lūk, man šķiet, ka tā pamazām apvelkot šos nolobot kā no sīpola tos slāņus, mēs varam nedaudz uztvert to arhetipu ceļu un saprast, par ko tas vispār ir un kāpēc mēs vispār visā rietumu civilizācijā šī tik ilgi gadsimtiem nu, svinam vispār kaut kādu tādu notikumu. Jā, nu es ne īpaši nesvinu. Nu, es neesmu kristietis un neiešu komentēt, lai neieslīgtu pārāk teoloģiskā debatē. Par cik es neesmu kristietis un man te nav nekādi svētki, man tā ir vienkārši popkultūra, čipšu eglis. Un viskiju pudeļu eglis un šīs dziesmiņas, kuras nu, būtu brīnišķīgas, ja nebūtu daudzas, no kurām būtu brīnišķīgas, ja nebūtu tik novazētas un jā, nu, komercializētas un tam līdzīgi un tā joprojām. Un, un man tas ir vienkārši brīvdienas. Es esmu priecīgs, ka viss šis man tas ir stāsts par brīvdienām, kurās beidzot var izlasīt kādu grāmatu, uzkrājušos un beidzot pasportot un beidzot kaut ko apdarīt no lietām, kas ir iekavētas un tam līdzīgi. Tāpēc man patīk brīvdienas ļoti un tā. Bet nu, es šajā stāstā personīgi nepiedalos un man neko tas. Mm, Bet te, protams, nāk prātā Levis Strauss, ja, Klauds, kurš saka, mīts ir atbilde uz jautājumu, kuru mēs neesam vēl uzdevuši. Mīts ir, vai nemākam uzdot, vai esam aizmirsuši jautājumu. Tā ir atbilde uz jautājumu, kuru mēs esam aizmirsuši. Protams, ka teiksim, šie stāsti nāk no senākiem mitoloģiskiem nu, slāņiem. Un mīti, protams, līdz ar to ir ārkārtīgi interesanti, jo liek tev vaicāt sev, kāds ir tas jautājums, uz ko šis ir atbilde.
Ja. Kāds ir, teiksim, mēs lasām tos senos, uz kādu jautājumu šis viss ir atbildi. Un kādreiz, kā mēs zinām, ar Eidipu, vienalga, vai ar Gilgamešu, vai vienalga, tās atbildes, tas ir interesanti. Ja. Tas ir ārkārtīgi, vai Bhagavad Gīta, protams, vai, nu, visi tie senie stāsti no tāda viedokļa, protams, ir interesanti un aktuāli. Ja. Starp citu, ļoti skaists novēlējums varētu būt Ziemassvētkos. Nevis mēģināt saprast to atbildi, nevis mēģināt saprast nozīmi, bet mēģināt saprast jautājumu. Mēģināt uzdot pareizo jautājumu šajā vietā un šajā laikā un šim savas dzīves posmam. Jā, izmantot brīvdienas priekš tā, jā. Tas ir labs novēlējums. Okay. Labi, Tā arī paldies darām, visiem. jā. Tā arī darām. Tiekamies pēc nedēļas. Un pēc svētkiem vislabāk.